Čau, mani sauc Agnese, un šodien es jums pastāstīšu par kādu ļoti interesantu vietālruni. Nu jau Sony, nevis kā iepriekš ierasts Sony Ericsson izpildījumā Xperia S. Sony Xperia S ietilpst jaunajā NXT, jeb Sony jaunākās paaudzes vietālruņu sērijā, un ir lielākais tās pārstāvis. NXT sērijas ierīces var lepoties ar visnotaļ interesantu dizainu. Zem displeja un skārienjūtīgajiem taustiņiem novietota caurspīdīga josla, kurā iestrādātas taustiņu ikonas. Mazā korpusa daļa zem caurspīdīgās joslas ierīci padara ērtāk lietojamu. Lai arī lielai daļai Android ierīču ierasts, ka tās aprīkotas ar microSD atmiņas karšu pieslēgvietu, šis tomēr ir izņēmums. Taču varam būt droši, ka pietiks ar iebūvēto atmiņu. Tās apjoms ir 32 GB. Protams, ja vien nav vēlmes tālrunī glabāt visas pasaules mūzikas kolekciju un katru iespējamo aplikāciju. Aizmugurējais vāciņš ir noņemams, taču zem tā atrodama tik vien kā mikro SIM kartes pieslēgvieta. Mūsuprāt, šādā gadījumā varētu iztikt bez noņemama vāciņa un SIM kartes pieslēgvietu izvietot, teiksim, ierīces sānā vai augšpusē. No otras puses tas gan ir pluss tādā gadījumā, ja nu tomēr izdosies izturīgo vāciņu saskrāpēt vai sasmērēt. Tādā gadījumā to var viegli nomainīt. Sony Xperia S labajā sānā zem glīta vāciņa ir paslēpta HDMI pieslēgvieta un fiziski taustiņa skaļuma regulēšanai, kā arī 2 soļu kameras taustiņš. Kreisajā sānā ir USB kabeļa pieslēgvieta, caur to arī notiek uzlāde. Vietālruņa augšpusē ir displeja bloķēšanas izslēgšanas taustiņš, kā arī austiņu pieslēgvieta. Atliek vien paskatīties uz ierīces displeju, lai saprastu, ka tas noteikti ir viens no Sony Xperia S trumpiem. 4,3 colu displejs nodrošina ļoti patīkamu augstas izšķirtspējas, jeb 1280x720 pikseļu attēlu ar 16 miljoniem krāsu. Padomāts arī par to, lai Sony izstrādātais Timescape interfejs lieliski izskatītos šajā displejā, piemēram, izstrādājot augstas izšķirtspējas ikonas. Telefona programmatūrai kā tādai šobrīd lielu uzmanību nepievērsīsim, jo tā vēl joprojām ir balstīta uz Android 2.3 Gingerbread. 4.0 jeb Ice Cream Sandwich atjauninājums gaidāms jau šā gada 2. ceturksnī. Par lielisku ātrdarbību parūpējas 1,5 GHz Qualcomm 2 kodola procesors, kā arī 1 GB operatīvā atmiņa. Ikdienas lietošanā traucējušas aizturis nenovērojam. Vienīgais, kas sagādāja mazas problēmas, bija pierašana pie skārienjūtīgo taustiņu novietojuma. Kā jau minējām, ikona atrodas zemāk nekā pats taustiņš. Kā jau Android vietālruņiem ierasts, pie aktīvas lietošanas akumulators ar vienu uzlādes reizi spēs izturēt aptuveni dienu. Savukārt mazākas lietošanas gadījumā šis rādītājs var sasniegt arī 2 dienas. Šim vietālrunim baterija nav izņēmuma, līdz ar to rezerves variantu līdzi nesāt nevarēsim. Jebkurā gadījumā Android Ice Cream Sandwich atjauninājumam akumulatora darbības laiku vajadzētu uzlabot. Pateicoties NFC atbalstam, varam izmantot Xperia SmartTags, kas ir mazi ieprogrammējami NFC čipi. Pietiek ar čipu pieskarties tālrunim, lai tiktu ieslēgts GPS, Bluetooth, Wi-Fi vai veiktu citas darbības. Šādus čipus varam novietot mājās, darbā, automašīnā, tādējādi izveidojot tādus kā profilus atbilstošai lokācijai. Aizmugurē novietotā 12,1 megapikseļu fotokamera ir otrs šī tālruņa pluss. Priekš vietālruņa tā uzņem patiesi lieliskus attēlus, turklāt diezgan labi rādītāji sasniegti arī vājā apgaismojumā. Arī kameras darbība ir ātra, ieskaitot palaišanu ar tam paredzēto taustiņu, līdz ar to svarīgie mirkļi nepaliks neiemūžināti. Priekšpusē novietotā fotokamera spēja uzņemt 720p video, tātad atbalsta augstas izšķirtspējas video čatu. Savukārt aizmugurējā, kā jau tas augstas klases vietālrunim pienākas, uzņem Full HD jeb 1920 x 1080 pikseļu izšķirtspējas video. Sony Xperia S, kas ir viens no jaunās NXT vietālruņu sērijas pārstāvjiem, par sevi ir atstājis ļoti labu iespaidu. Šī noteikti ir viena no tām ierīcēm, kuras iegādi ir vērts apsvērt, ja vēlamies augstas klases vietālruni. Tāpat arī ir garantēts Android Ice Cream Sandwich atjauninājums šī gada 2. ceturksnī. Šodien apskatītais Sony Xperia S vietālrunis pieejams baltā un melnā krāsā par aptuveno cenu 380 latiem.